Jā, jā. Pirmkārt, jau jāsaka, droši vien ir paldies arī neredzīgo biedrībai, no kā tā ideja mums vispār radās, ka Mhm. Kaspars Biezais izteica ideju, ka mēs varētu padalīties ar savām zināšanām. Pēc milzīgs viņam paldies par to. Un man tas ceļš arī interesants. Artūrs ir, un īstenībā milzīgi paldies, Artūr, ka es no statīniem esmu uz betulīna, un man liekas, ka tās ir dažādas lietas. Viena, kas grauj, otra, kas palīdz. Un es savu holesterīnu līmeni arī esmu sakārtojis. Un es gribu pateikt milzīgi paldies. Jo droši vien tā pieredze, kas ir iegūta mūža garumā, tā ir tā pieredze, kāpēc tie nu, jau 29 cilvēki gribētu paklausīties, saprast, kas ir tas būtiskākais. Es droši vien varu arī pateikt, ka mēs 19. janvārī tiksimies vēlreiz un runāsim par iekaisumu un par to, kā var atjaunot spēku ziemas mēnešos. Un, Jā. noteikti es varu pateikt, ka mūs var atrast arī pļavas aptiekā. Droši vien daudz ir bijuši gan arī Facebookā, gan arī Instagramā. Ļoti daudz dažādas informācijas. Un tagad jādod vārds ir lielākajam ekspertam, vai ne, Artur? Jo neviena cita, kas zina vairāk par tevi šeit nav, kas ir ieguvis pieredzi, un tu prasīji, cik ir. Nu, redz, nu jau ir 30 cilvēki. Jā, nu cik nu paldies par novērtējumu, kur nu lielākajam ir, ir daudz cilvēku vispār mūsdienās par veselības saglabāšanu un tādu preventīvu pieeju veselības jautājumiem, beidzot sākuši runāt no augstām tribīnēm, no ārstu viedokļa. Un mums ir dibināta preventīvās medicīnas asociācija un anti-aging asociācijas dažādas pasaulē vispār. Tas ir topā, jo cilvēki ir sapratuši, kā vieglāk ir kaut kā veselību saglabāt, nepieļaut saslimšanas, un nekā pēc tam ārstēt. Tas ir tāpat kā uzmanīgi rīkoties ar sērkociņiem uguni un nekā pēc tam dzēst ugunsgrēku. Nu, tas tāds vispārējais salīdzinājums. Lūk, un protams, runājot par cilvēka tādu jaudu, izturību, spēku, enerģiju, mēs nevaram izolēti un atrauti no vispārējā veselības jēdziena. Un tāpēc es saku, ka, no cilvēkam veselības saglabāšanai ir četri tādi stūrakmeņi vai pamatakmeņi. Jā, viens no tiem ir informācija. Es domāju, viens no svarīgākajiem punktiem, jo nu, jāprot, jāzina par savu ķermeni, jāzina, no kā viņš sastāv, ka ir viņā sirds un plaušas un nieres un viss tāds, jā, pa lielam. Un kā tas viss darbojas un kā to visu menedžēt tā, lai viss darbotos un lai pats cilvēks sev nenodara pāri, jā, ar tur visādām nepareizām diētām, ekstrēmām badošanās kūrēm, vai viss ir pie lietas. Vai salasās informāciju nepareizi, jā, piemēram, mums ir tāds doktors Bergs, ļoti slavens. Viņam ir vairāki miljoni, kas viņu skatās. Viņš ir pasaulē atzīts tāds, jā, bet viņš nav ārsts. Viņš ir mm, ķiropraktis, nu, tādā, tādā nozīmē. Un lūk, viņš, piemēram, ļoti uzcentrējies uz keto diētu. Uzskata, ka ar keto diētu var visas pasaules brīnumus paveikt. Bet mūsējie cilvēki, kas to visu provē, dara, un pēkšņi konstatēja, ka viņiem ir sāsinājušies nierakmeņi, žulcakmeņi, holesterīns pacēlies, visas šādas lietas. Tā ka ļoti prātīgi. Ja arī doktors Šišonins, viņš ir centrējies uz kakla vingrinājumiem, uz kakla skriemeļiem, ka no turienes visas kvainas. Sāk darīt viņu ļoti intensīvi, un pēkšņi sāk tirpt tur roka, piemēram, cilvēkam, vai reibonis sākas. Nu, tādas, lūk, informācijas lietas vajag atšķirt to, kas ir vērtīgs, un nevajag pārspīlēt. Jā, bet es gribu pateikt, ir tās doktors Petriks, Ukrainas. Tas ir, nu, tas ir tāds ļoti gudrs.
ārsts, un vairāk viņa lekcijas arī domātas ārstiem, bet nu, to zinātnisko var izlaist. Un tad tur vispār nu, tiešām pērlis, viņš pa visu zina. Tagad nu pat klausījos par metilēnu zilo, ja, kas ir it kā ļoti lielas tops. Ja. Bet izrādās, ka tas bremzē, nu, kaut arī tas ir ļoti spēcīgs antioksidants, bet viņš bremzē to glutationu antioksidantīvo sistēmu. Un tad, ja sāk to metilēnu zilo lietot, tad visu dzīvi gandrīz jālieto ir. Jā, un viņu nedrīkst lietot ar ļoti daudziem medikamentiem. Tas lūk, ir labāk to, es domāju, nesākt, kaut arī viņš ir populārs. Nu jā, un tas lūk ir pirmais stūrakmens, bet otrais stūrakmens ir, nu, jā, ir veselīgais dzīvesveids. Jā, nu tas jau ir tāds ļoti, ļoti jēdziens, ļoti, kā saka, nodeldēts. Un par to ir ļoti daudz runāts, un cilvēki zina, kas tas ir. Bet tomēr viņš ir jāņem vērā, ka tas spēka atjaunošanai veselīgs dzīvesveids ir ļoti nepieciešams. Nu, un, protams, tā ir ēšana pareiza, drīzāk vidusjūras diēta, bez pārēšanās, arī bez intensīva bada, varbūt ar to intervālās gavēšanas tādiem 3 reizes nedēļā, ja grib svaru nomest. Ja? Tas ir svaigs gaiss, bez nikotīna dūmiem vai nu, bez cigarešu dūmiem un marihuānas dūmiem. Ja? Jebkādiem Svaigs gaiss, kādiem dūmiem. opija. Jā, jā, kaut gan pēdējie. Pēdējie tādi atzinumi, ka veciem cilvēkiem, kuriem draudz Alzheimers, ir ieteicams nelielas nikotīna devas tātad ievadīt, un tā varētu būt nevis cigarešu smēķēšana, bet nikotīna plāksteri, ja, pret demenci. Tas ir kaut kas tāds jauns un interesants. Nu, protams, kustības, tā kā šeit parādīts. Spēka treniņi, jā, kaut vai 3 pamattreniņi, pietupieni, atspiedieni ar rokām un vēderpresīte, jā, bet, nu, jābūt gandrīz katru dienu, pasēž 40 minūtes pie datora un 15 minūtes pavingro, 50 pietupieni, 30 atspiedieni, vēderpresīte, cik var, un tad turpina tālāk savu datoru darbiņus, piemēram. Oi, viss pazuda. Lūk, un tālāk, protams, Es atvainojos, jūs redzat tos slaidus? Redzu Jā, viņus uz redzam. ekrāna. Jā, labi. Bet, ja nevar viņu sakalibrēt, es domāju, ka var šitā pat iet tālāk, līdz mēs ar laiku piekalibrēsimies. Jā, kaut kā es nevaru dabūt pa visu. Jā, jo redzēt, to, kas ir. F5 nospiediet. Labi. Jā, kaut kas. Nepamainījās Ilze nekas pēc Nē, F5. es jau spiežu F5, bet nē. Te ir lec ārā kaut kas par Jā, nu, latviešu valodu. pusi ekrānu var redzēt. labi, nākošo uzslēdzam, tas Bet slaidus taču jūs redzat, vai ne? nākamo reizi. Redzam. Redzam, ir, jā. Nu, jā. Tas mums te par informāciju, ko es teicu, jā. Nu, es apmēram arī apstāstīju, vairāk neteikšu, jā. Nu, pie veselīgā dzīvesveida vēl nedrīkst aizmirst, ka jābūt labam miedziņam un ieteicams bez miega zāļu lietošanas, bet tā miegu labu dot tad, kad dienā ir spilgta gaisma, un vakarā vairāk šie mūsu zilie ekrāni netiek apmēram no kādiem 7:00 lietoti, jā. Jo tad izstrādājas melatonīns, tas ir miega hormons, kas dod labu miegu, skaistus sapņus un otrā rītā labu mūžumu.
Protams, jābūt labam mājoklim, siltam un bez pelējuma. Ļoti, jo pelējums, nu, viņš uzkrājas organismā, viņš rada toksīnus un visādas lietas. No tā jūs lūdzu cenšaties kaut kā izvairīties. Fiziskām aktivitātēm mēs runājām. Nu, arī ūdens procedūrām, bet es nezinu, ledus peldes man tā kā neliekas pie tām pašām veselīgākām izpriecām dzīvē. Kaut gan ar augstu ūdeni no rīta galvu varētu tas labi atsvaidzina un potencē jaudu visai dienai, ja? Nepieciešams socializēties, draudzēties ar sev līdzīgiem cilvēkiem, kam ir vienādas domas par dzīvi, par kustībām, par sportiņu. Un ar tādiem cilvēkiem vai aiziet kādos kolektīvos, tas viss pagarina dzīvi un dod tādu spāru. Nu, un, protams, stress, viss saka, ka stress arī izraisa iekaisumu organismā un tas atkal ļoti rada iekaisumu asinsvados, rada paaugstinātu asinsspiedienu un visādas no tā slimības. Nu, bet, diemžēl, arī dzīvot veselīgi, kā te viss uzskaitīts, nevienmēr izdodas saglabāt veselību. Var organismā ieperināties kādi vīrusi, baktērijas, parazīti, sēnītes un tā. Un arī pesticīdi pārtikā joprojām ir. Reti, kad mēs varam bioloģisku pārtiku sev nodrošināt. Un pēdējā laikā, nu tas nav pēdējā laikā, bet cik jau plasmas tiek lietota, viņa sadalās apkārtējā vidē un, diemžēl, sadalās ļoti sīki. Ne tikai līdz mikrodaliņām, bet līdz nano līmenim. Nanometrs ir miljardā daļa no metra. Un tas ir lielums, kad plasmasas daļiņas var ieiet šūnās. Ja? Un tas ir ļoti bēdīgi, jo zinātnieki ir pētījuši, un mūsu ārstu sabiedrība arī par to runā, ka tādās šūnās, kur ieiet iekšā tās nanodaļiņas, plastmasas, viņas vairs nevar funkcionēt normāli. Viņas sarūk, viņas ātrāk iet bojā. Nu, viņu vietā, protams, veidojas jaunas šūnas, tā kā tukšums nepaliek. Bet nu, tā vecā šūna ar visu to nanodaļiņu aiziet starpšūnu telpā, pēc tam limfā. Nu, no limfas viņa aiziet atkal zarnu traktā, bet, diemžēl, zarnu traktā atkal var uzsūkties. Un tā tas viss tā cirkulācija atkal notiek. Jā. Un šis te ir diezgan liels sloks cilvēka veselībai, jo ir korelācija, nu, tāda atkarība, sakarība starp to, cik cilvēkam iekšā ir plasmas un kā viņš slimo. Tas rada iekaisumu, rada audzējas, varbūt, un viss kaut kā. Bet, diemžēl, mēs no tā nevaram īsti paglāpties, jo mikroplastmasa ir gaisā, viņš ir sniegā, viņš ir ēdienā, viņš ir ūdenī un tā. Nu, vispār ir viena doma tāda, ka varētu samazināt to mikroplasmas ietekmi, ja uztaisa blīvākas šūnu membrānas, ja, jo it kā nevarot jebkurai šūnai tikt cauri, bet tikai tādai, kura laiž cauri, nu, kurai ir drusku ar defektiem, kurai ir oksidējusies. Un tai sakarā ir arī tie antioksidanti, kas lietojami, nu, ir no tādiem, kā pazīstami, kā kā resveratrols un C vitamīns un vispār A un E vitamīns un D tā skaitā, bet arī mūsu radītais, neradītais, bet mūsu adaptētais betulīns, ja, kas savienojas tur ar tiem membrānas fosfolipīdiem, nu, ar lipīdu slānīti uztaisa blīvāku šūniņu un nelaiž iekšā šo te mikrodaliņu. Nu, lūk. Bet vispār gadiem ejot, kļūst vājāka imunitāte, redziet, un novājinās arī orgānu darbība, nieru, sirds
Nu, un mazāk paliek cilmešu, un te es uzskaitīju visus tos um, procesus, kas ņemti ir no novecošanās tādām hipotēzēm, kāpēc cilvēks noveco, bet viņi visi kopā, un šie te visi faktori kopā rada cilvēka tādu novecošanos, diemžēl. Tā skaitā mitohondrija nerada pietiekami daudz enerģijas, novainās hormonālo dziedzeru darbību, un brīvo radikāļu rezultātā pieaugtu tās šūnas mutācijas un tā tālāk. Redz, un ņemot visu šo vērā, es jau ilgus gadus šo arī pētu, visu to prevenciju. Un mēs esam tiešām radījuši un izveidojuši tādas uzturu bagātinātājas, kas var šīs šūnas un novecošanos tā kā kavēt un padarīt stiprākas šūnas, par ko es runāju, nu patās sakarā ar to mikrodaļiņu iekļūšanu organismā, bet ne tikai tas. Tātad es pa bērza tās ekstraktu betulīnu. To es esmu izracis no, nu, ilgi pētot internetā dažādus savienojumus, kas varētu cilvēkam palīdzēt. Un manā tāda nostāja bija, lai nebūtu nekādi blakus efekti, vai pēc iespējas mazāk, lai tas būtu nekaitīgs tātad organismam, lai darbība būtu plaša, tāda vērienīga, un lai tas būtu Latvijas augs, jā, un lai to varētu arī mēs iegūt. Nu, lūk, un te nu mums viņš ir, atbilst visiem šiem kritērijiem. Ja runājam par blakus efektiem, visām zālēm ir blakus efekti, arī betulīnam ir. Un tas ir tāds īpatnējs. Ja viņu ļoti daudz lieto un ilgstoši, tad samazinās holesterīns zem normas. Un tas atkal, tas atkal nav visai labi. Bet tās labās īpašības, kā betulīns darbojas, tas ir tas, ka uzlabo aknu attindēšanas spēju, tad aknas spēja labāk saistīt dažādas svešas vielas, un tās vielas, kuras ir, kā saka, savu mūžiņu nodzīvojušas organismā, kuras ir jāizvada. Nu, vienmēr vielu maiņas procesā organismā dzīvot, tad visā ciklā viss kaut kas tāds veidojas, ko aknas paņem, konjugē, savieno un izvada ar žulti uz 12 zarnu un tālāk uz zarnu traktu. Nu, lūk, un tādā sakarā mēs tad esam to reģistrējuši tādus uzturu bagātinātājs, tas ir betuliver, tas ir ar cigoriņu, aknu darbības stimulācijai, betulkārta sirds un asinsvadu veselībai. Turklāt ir tādā betulkārta ir vilkābeli klāta. Bet nu, galvenais jau, kad aktīvā viela tas ir betulīns, jā, un betulīns darbojas pret iekaisumu asinsvados. Un tad, kad asinsvados iekaisums vairs nav, tad arī neveidojas aterosklerozes, visi tie nogulstnējumi. Jo tas ir aterosklerozes pamatā tomēr ir nevis holesterīns, bet iekaisums. Un tikai tad tas holesterīns organismā tiek vairāk ražots, kad galva un smadzenes saņem signālu, ka ir asinsvados iekaisums. Ja? Tur tas moments. Bez tam mums ir betulgastro, tas ir vairāk gremošanai, un betulgastro ir ar pienenes sakni. To mēs tā kā piedāvājam cukura līmeņa normalizēšanai, tādā metabolā sindroma gadījumā, jo gan betulīns, gan pienenes sakne stimulē insulīna veidošanos un galvenais samazina to
rezistence. Nu, tas ir tāds stāvoklis, ja šūniņa neatver durtiņas un nelaiž to insulīnu iekšā, lai glikozīti pārvērstos par enerģiju. Ja? Jo mitohondrija šūnā rada enerģiju, un tur ir vajadzīga glikoze un vajadzīgs insulīns, un betulīns ar pieneni palīdz šim procesam notikt. Tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bez tam tas ir betulflu gadījumos, kad ir iekaisums bronhos, tur ir klāt arī Islandes ķērpis, lūk, vīrusu saslimšanām. Betulīns pats par sevi arī kavē visdažādāko vīrusu replikāciju, nu, tas ir to dalīšanu un palīdz ne tikai pie iesna vīrusa, bet arī pie herpes vīrusa. Nu, tas ir tas, kur pie jostas herpes, jostas rozes, laikam tā viņa tautā sauc. Ja? Jā, arī pie nekrotiskām formām vispār ir pat klīniski pētījumi šai sakarā, pilnīgi, kas atbilst visiem medicīnas standartiem. Un tās zāles ir, nu, betulīns ziedēji ir oficiāli atzīts starptautiski kā līdzeklis šo smago slimību ārstēšanai. Tur vēl bulozā epidermolīze, arī tāda gandrīz diezgan nāvējoša slimība, ādas slimība. Tur arī betulīns palīdz tai lietai. Nu, un betulūra mūsu uzturbagātinātājs ar ar vīgriezes ziediem, tas ir vairāk nieru slimībām. Nu, urīnpūšļa nieru slimībām, jā. Man bija sākotnēji bažas, kā tas darbosies uz nierēm, bet tagad es varu apgalvot, ka uzlabojas glomerulu filtrācijas spēja, glomerulu filtrācijas ātrums, lietojot šos preparātus, tomēr uzlabojas. Tas mani priecē. Nu, lūk, te ir aprakstīts, kā mums betulīns darbojas uz tām sistēmām visām. To es apmēram esmu arī pastāstījis. Un bez tam mums vēl ir priekš enerģijas radīts uzturu bagātinātājs ar zeltainās rodiolas sakni. Zelta sakne tādā kārbiņā. Tur ir 60 kapsulas ar rodiolas saknes pulveri. Tur nav ekstrakts, jo es domāju, ka, un tas arī ir pierādījies, ka visa saknīte kopā ar ar visiem bioflavēniem, rozavīniem, rozarīniem un sangverīniem labo labāk darbojas nekā kaut kāds viens pats ekstraktiņš. Un par zelta sakni esmu sarakstījis ļoti daudz mājas lapā fitoterapija.lv, bet nu, galvenais kopā enerģiju var teikt, ka tas palielina jaudu, palielina fizisko spēku, to ir iecienījuši arī sportisti. Studenti, jā, neļauj aizmigt sesijas laikā un dod dzīvesprieku, tā kā varbūt, ka to var lietot, nevis varbūt, bet konkrēti var lietot tādas nepārāk dziļas depresijas gadījumā, ja jūt, ka ir grūtsirdība, tad varbūt nevajag ķerties pie tādiem antidepresantiem, bet var mēģināt palietot zelta sakni, noteikti palīdzēs. Nu, jā, uzlabo atmiņu arī pie mācīšanās un modrību. Tā kā šoferīšiem, kas tālos ceļus brauc, lai neizmigtu, var kapsuliņu vai divas ieņemt un tā ir droši. Jā. Sportistiem arī tas ir atļauts dopings vispār. Jā, otrkārt, pie jaudas preparātiem ir mums tāds uzturbagātinātājs ar lēzēs sakni, tribuli un vitāniju. Rockhart. Jā, tas it kā ir iekļauts lēzēs sakne, ir iekļauta,
dopingu. Bet mēs tā mēreni viņu varam palietot arī, jo mūs neviens nepārbauda. Bet kas ir svarīgi, ka mēs viņu varam lietot, jo viņš nenodara nekādu ļaunumu organismam, tikai dot enerģiju. Nu, vienīgi var būt, ka, ja spiediens tur kaut kāds 150, 160 uz 100. Tad viņu nevajag lietot, jo var pacelt nedaudz spiedienu. Bet tas uzmundrina un atjauno tādu spēku, uzlabo arī sirds funkciju. Nu, stiprāk sirds darbojas, jā, bet tieši tas var arī uzzīt nedaudz spiedienu. Jā, paaugstina imunitāti un paaugstina fiziskās, garīgās darba spējas. Tas tieši leizējas sakne, jā, un arī leizējas sakne ir viens no tiem pamat līdzekļiem, kas ir auglības tējā, gan vīriešiem, gan sievietēm. Vispār vīriešiem mūsu dienās sakarā laikam ar daudziem toksīniem, kas ir spermatozīdu kustības spējas, ir samazinājušās par 30% salīdzinoši ar tālo 70. gadu. Tur mūsu ārsti zinātniskus darbus pētījuši, un atziņas tādas ir. Un viņi domā, ka līdz 50. gadam jau būs tas samazinājums par 60, 70%. Nu, tas izskatās diezgan bīstami. Jā, tas izskatās diezgan bīstami. Un Levzējā spēja palielināt, pastiprināt to spermatozīdu kustību. Labi darbojas kopā ar vitānijas sakni. Tas ir no ajurvēdas, bet nu, mūsdienās mēs visu kaut ko varam dabūt. Bet auga arī vitānija siltumnīcā. Jā. Jānes pa ziemu jānes telpā, bet citādi viss kārtībā. Nu, un tribuļa lakstiņa arī tas ir tāds, kas uzlabo augsts, kas uzlabo libido un potenci. Tā kā, lūk, rock hard ir visiem dzīves gadījumiem. Lūk, un nesen arī mēs sākām taisīt tādu tinktūriņu mentoriumu. Tas ir pagatavots no grieķu kalnu zāles. Ja grib labi, pie mums arī var uzaudzēt. Katrā gadījumā Jāņu Ulmas dārzā tas auga. Un tagad tas ir pārnesis arī uz mūsu dārziņu, bet nu, nelielā daudzumā cerams, ka pavairosim. Lūk, mentorium uzlabo smadzeņu asinsriti un veicina kognitīvās cilvēka spējas, un tas ir atzīts pasaulē līdzeklis pret Alzheimera slimību, tā kā Alzheimera profilaksei. Tiesa gan nav tikai grieķu kalnu zāle, tanī sarakstā ir arī ginka biloba, asins zāle, rodiola pieminētā un bekopa. Tāds atkal ajurvēdas augs, bekopa. Nu, un mentorium pa 20 pilieniem divas reizes dienā. Tas nedod īpašu tonusu, drīzāk palīdz arī naktī vakarā aizmigt. Nu, jo uzlabo tieši asinsriti. Daudzi iedzer kafiju un saka, ka labāk guļ. Tas labāk guļ tieši tāpēc, ka kafija viņiem arī uzlabo īslaicīgi to galvā asinsriti. Nu, bez tam mums ir 32 veidu veselības tējas visiem dzīves gadījumiem, orgāniem un darbībām, un tā skaitā arī veselības tēja tonus, kurai es uzskatu, ka darbība ir apmēram kā kafijai. Pats es kafiju nedzeru.
Nu, jā, jo tas man izraisa tādu drusku nervozitāti un pātrinātu sirdsdarbību. Man labāk patīk kaut kas no dabas, dabas tējas. Tā, bez tam mums ir čagas tēja, pulverīti un čagas tējas kapsulas. Tas ir pie kuņģa zarnu trakta slimībām. Un tad, kad ir arī nu, kaut kā, nu, mēs viņu dodam pie onkoloģiskām slimībām arī, jā. Ar to vienu pašu viņu nevar, bet kopā ar ķīmijterapiem, visām lietām tur tas notiek. Bez tam pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā sākām taisīt gemoterapijas preparātus. Tas ir no koku un krūmu pumpuriem. Nu, piemēram, izmantojam alkšņa, bērza, priedes, ceriņa, ievas, liepas, kastaņa un tādas pumpuriņas. Ja? Un tur ir specifiska sagatavošana, un tad izmanto glicerīnu, spirtu, ūdeni, un tad tāds iznāk preparātiņš, kas satur to koku un krūmu pumpuru, nu, tos audus, kas no embrionālos audus, kuriem ir līdzīga darbība kā cilvēkam cilmes šūna. Un ir zinātnieki pierādījuši, ka tas arī sekmē to cilmes šūnu migrāciju un kustību. Tā kā tādā veidā tas cilvēkam tā kā atjauno organismu. Novirzītās peonijas tinktūra, nu, tā ir tieši pret stresu un bezmiegu. Vispār diezgan labi darbojas. Nu, un zieda betula. Tas nosaukums betula, tāpēc, ka tas ir no tās, jā, arī no tās ekstrakta gatavots, un betula latīniski ir bērs. Jā, ja bērs ir vairāk, betula alba, betula pendula, un betula parvus, un visādi citādi, bet, nu, katrā gadījumā bērs ir mūsu mīlulīts, mūsu cerība uz labām zālēm. Es domāju, ka betulīns drīz vien ieņems ļoti lielu lomu, un viņš nebūs arī tikai uzturbagātinātājs, bet tās būs dišs medikaments nākotnē. Nu, līdz tam vēl kādu laiciņš ir paies, kamēr tas viss notiksies. Bet es esmu fitoterapija.lv. Esmu tur dažus pētījumu apkopojumus, nu, tādu pētījumu pārskati tagad. Es tev redzu, ja sāku veidot pētījumu pārskatus, tad nākošais solis ir tieši ir liela apjoma pētnieciskie, zinātniskie pētījumi, jā, tieši kā ir lietot uz klīniskie pētījumi. Nu, lūk, tur esmu aprakstījis gan kā onkoloģijā viņu lieto, kā arī dažādu slimību gadījumos, un pētījumi ir izdarīti gan uz zvēriem, gan nu, uz pelītēm un cūciņām, jūras cūciņām un sunīšiem. Un cilvēki arī ir ārstēti. Tas, ka nav toksiska darbība, tas, ka nav nekādas mitozes, nu, tādas šūnu izmaiņas, tas tomēr tas priecē un tas tā kā dot iespēju izmantot viņu priekš cilvēka ārstēšanas. Nu, un ceturtais, es tagad runāju par tiem pamatakmeņiem veselības, jā. Tad ceturtais ir savas veselības regulāra pārbaude. Un profilaktiski un īpaši veselības traucējumu gadījumā vajag tomēr griezties pie ārsta un izdarīt kādus izmeklējumus, analīzes, un, lai atklātu varbūtēju slimību vai autoimūnu slimību. Jo agrāk atklāja, jo vieglāk arī ārstēt. Lūk, nu, un beigās aicinu apmeklēt mūsu pļavas aptieku drogēriju, kas atrodas Baznīcas ielā 6.
Tur ir viss, ko es nosaucu, un vēl vairāk. Es visu pat nepieminēju. Tur ir dažādi kosmētikas līdzekļi un veselības uzlabošanas līdzekļi, un ārstniecības augi, kādi 120 veidi, ko var cilvēks atnākt, piemēram, nu, aiziet paprasa apses mizu, piemēram, jā, vai vītoli, vai kārkla mizu. Tas ir tā kā aspirīna vietā novāriem var taisīt. Var kumelītes, kliņģerītes un pienenes lakstus. Viss tas, kas vasarā nav savākts jums, tas ir savākts mums. Ja? Draugas, nu, auga ekstrakcijas tējas un betulīna tātad ziedīte un uzturu bagātinātāji un driterešku tējas. Tā īsumā tas būtu viss. Lūdzu, kādi jautājumi, mēs te varam kaut ko vēl parunāt. Artur, man ir īstenībā jautājums par to, ka tas viss nāk no dabas, bet kā ir ar to ilgstošo lietošanu? Cik ilgi pēc tās pieredzes es, nu, kā cilvēks varētu lietot gan to pašu betulīnu, gan gemoterapijas preparātus, gan dažādas tējas, vai ir kaut kādas idejas, varbūt kaut kādas rekomendācijas, ko varētu? Jā, nu, ja par tējām, ja tējas nevajag visu laiku lietot vienas un tās pašas, un nevajag varbūt lietot 3 vai 4 tējas vienlaicīgi, vienu dienu vienu, otru dienu otru, un tas ilgums, nu, ja mēs ņemam atsevišķi kaut kādas, ja, tējas, nu, piemēram, liepziedus, nu, labi, mēs palietojam kādu mēnesi, un tad jūs pats jutīsiet, ka vairs negaršo. Un drīzāk tas tieši šī sajūta, garšo vai negaršo, patīk vai nepatīk uz viņu skatīties, arī nosaka to, cik ilgi viņu lietot. Ja? Nu, ir zināms, ka nevajag ilgi lietot asinszāli un devas pārsniegt, jo tas asinszāli vispār ļoti jālieto tikai tad, ja nelieto nekādas citas zāles. Ne tikai tur antidepresantus, bet arī viņi nevar lietot kopā ar zālēm, kas ietekmē asins recēšanu, tecēšanu, kas ietekmē, nu, kas ietekmē pret iekaisumu, visus tos būtu indometacīnu un analogīnu un visu ar antibiotiķiem, nevisai, jo viņš aknās traucē šo medikamentu izvadīšanu. Tā kā tādā ziņā. Nu, piemēram, piparmētru mīļu arī nevajag ilgstoši lietot, jo tas rada tādu kā noguruma sajūtu un varbūt miega traucējumus. Jā, balderjāni arī, kaut gan ir viņš nomierinošs, bet viņš drusku kumulējas organismā, un tad pienāk viens brīdis, kad cilvēks sāk palikt tāds drīzāk uztraukts nekā nomierinās. Ja? Tā kā katrai zālītei ir individuāli, nu, ko var ilgstoši lietot, tas ir ugunspuķe, ja es skatos tāpat literatūrā, ko raksta cilvēki. Viens vīrs raksta, ka viņš lieto nepārtraukti gadiem ilgi. Viņš tā raksta, jā, es nezinu, to jau grūti pārbaudīt. Gadiem ilgi lieto ugunspuķi, un viņš uzskata, ka tas viņam ir palīdzējis tur prostatas, nomierināt prostatu, lai viņa nepalielinās. Un viņš visiem iesaka, jā, tad, nu, bet šis te viss ir tā ļoti, ļoti empīriski. Neviens nav pateicis, jā, tu lieto vienu nedēļu to, un otru nedēļu to. Tas viss ir tā diezgan, diezgan mākslinieciski, nenoteikti. Artur, mums te jautājums vēl, es izlasīju tikko čatā ir ielikts, kurš uztura bagātinātājs jālieto, lai mazinātu holesterīnu līmeni? Un otrā sadaļa jautājumam ir, ko ieteiksiet, ja ir miega traucējumi? Tad pirmais jautājums ir, ko lietot, lai samazinātu holesterīna līmeni, un otrais ir, ko varētu ieteikt miega traucējumiem?
Nu, lai samazinātu holesterīna līmeni, varbūt, ka jāaiziet tas piecu soļu cikls. Tas, vai ne? Mēs esam redzējām, tur tāda kastīte bija rakstīts Betulē. Tur ir salikti visi pieci šie uzturbagātinātāji, ko es noteicu, nosaucu. Betul liver, betul kārt, betul gastra, betul flu, betul ura. Ja? Un katrs tas solīts ir pa vienam mēnesim. Ja? Sāk ar aknu, ar betul liver, padzer mēnesi, pēc tam betul kārt, pēc tam betul gastro, pēc tam betul flu un betul ura pabeidz. Pa 5 mēnešiem, nu, ja ir tikai ar nosacījumu, ka tur, nu, kārtībā ir vairogdziedzeris. Jā, ja vairogdziedzera funkcija ir pazemināta, tad holesterīns, nu, tā kā negrib padoties. Nu, tāds ir mūsu. От гастрита и от грибка ногтей. Сочетание сумасшедшее, конечно. Mikrofons kādam ir Te ieslēgts. laikam mikrofoniņš kādam ieslēdzās, jā, droši vien. Рассказывай. Tā pa 5 mēnešiem tā kā holesterīns. Kāds liekas kilograms? Jā, un kāds liekas kilograms arī nokrīt, gluži nemanot. Jā, vismaz tādi ir novērojumi, un tie nav vieni novērojumi, tas ir bariņš tādu novērojumu. Jā, un tas otrs, kā lai nomierināšanas. Ja, Jā, tas bija otrs jautājums, ko ieteiksiet, ja miega traucējumi? Miega traucējumi. Nu, lūk, miega traucējumiem varētu ieteikt gemoterapijas preparātu, tur tā liepa ir, no liepas pumpuriem, ja. Un no mūsu tējām, mieram un miegam, ja. Nu jā, miegam un miegam. Mieram un miegam. Jā, un miers mājās vēl tāda kantēna tēņa, kam nepatīk uzlējumi dažādi, jā, tur maisiņi iemet iekšā krūzītē, uzlēj ūdeni. Un tā, bet, nu, arī miedziņam, arī ne tikai tējas un uzturu bagātinātāji, bet lūdzu, kā jau teicu, pienāk pulkstens 7, 8, aizver ciet datoriņu, iziet ārā pastaigā, pelpo svaigu gaisu, uzņem iekšā tumsiņu no dabas, un tad tas melatonīns tur smadzenēs sintēzējas, un tas ir miega hormoniņš. Un tad guļās un palasa kaut ko interesantu, neinteresantu. Jācer, ka lielākā daļa jau neguļ un nav aizgājuši pastaigā, tā kā humoram, bet mums ir vēl viens jautājums par to, ko varētu ieteikt nagu sēnītēm. Nagu sēnītēm. Stāstīt? Nagu sēnītēm ir tautas metode tāda, ja, ka sēnītē nepatīk skābe. Ja, un tur ir vajadzīgs āboletiķis vai kāds cits. Ja. Āboletiķī lūdzu samērcēt zeķītes, un ar tādu pašu arī vakarā jāpasteigā. Tas ir ļoti svarīgi. Pēc tam, kad tiem nadziņi paliek mīksti, tad lieko jāmēģina noskribināt pēc iespējas vairāk. Ja? Un tad uzlikt ziedi betula uz nagiem, aizbāzt aiz nagiem, aiz panadzītēm aizbīdīt. Ja? Un tāda procedūra jādara, ziniet, ilgi. Jā, zeķītes kājās uz nakti ar betuli ziedīti, un tās zeķes nevajag mainīt bieži. Jā, labi, ka nedēļā reizi, lai viņas tādas ir. Nu, kurpītes arī paliks tādas, bet toties tur sēnes vairāk iekšā nebūs. Un tas process ir ilgs, kamēr naks atauk no gultnes uz augšu paiet 5 mēneši. Jā. Un tad ir vēl jautājums par gastrītu klāt, un vēl no gastrīta, ko varētu ieteikt. Gastrīti dažādi ir ar palielinātu skābi, ir ar pazeminātu skābi. Pie gastrīta vienmēr ir jāpaskatās, vai nav Helicobacter pylori savairojusies.
Jā, ir tāda baktērija, kas dzīvo kuņģī un ēd gļotādu, un beigās viņa paliek gļotāda, paliek bez klājšūnām un vairs neizstrādā to skābīti un tā. Bet labākā zālīte pret gastrītu gan ar lielu skābi, gan ar mazu skābi ir ceļmela lapa. Ceļmela lapas tēja rītā, vakarā un arī diezgan ilgstoši. Nu, un mūsu tēja, veselības tēja kuņģim, tur ir ceļmalapa, tur ir sūrene, ugunspuķe, kumelītes, drusku piparmētra, kaut gan man. Pastāsti, tēt, lūdzu, tautas cepienu parasti par piparmētru. Es kā pļavas aptiekas saimniece varētu Jā. teikt, ka ļoti bieži ir cilvēki tā kā neizpratnē jautājuši, kāpēc kuņģu tējā ir piparmētri, jo parasti pie klasiskajiem ārstiem aizejot, pirmais ieteikums ir, nu ne jau pirmais, bet nu mentolu noteikti noņemt nost un tā Nu, pārāk tādu kairinātāju. Nu labi, bet Tas ir no devām pi, atkarīgs. jā, tas no devām, bet piparmētra, ko viņa vislabāk uzlabo asinsriti. Un ar asinsriti tad uz kuģa ļoti atceļo fagocīti, monocīti un viss tās šūnas, kas cīnās pret iekaisumu. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, jo bieži vien pie gastrīta ir tas anēmiskie laukumi, nu, tie slikti apasiņotas gļotādas, un viņi tur fibroskopā skatās bālas un atrofiskas un tādas. Tāpēc tā piparmētra tur ir pie vietas. Un kombinācijā ar citām zālēm viņa neizraisa nekādu skābes palielināšanos. Kas izraisa skābes palielināšanos, kuņi? Tā ir kafija. Jā, kafija izraisa lielu skābi un saldumu. Un kafija, piemēram, ar konči vai ar krosānu ir tieši gastrīta veicinātāji, ja tas gastrīts ir. Nu, ja kuņģis ir kārtībā, tad neko, bet šie te kuģiniekiem, jā, ieteikums paskatīties, vai nav tā helikobaktērija, un to var noteikt ar asins analīzi, nemaz fibrogastroskopiju nevajag teikt. Tur ir uztaisīts Helicobacter pylori imūnoglobulīns A, imūnoglobulīns M. Un skatās, ja ir, tad nu, ko darīs? Tad ir jāārstē ar antibiotiķiem. Tikmēr mums vēl viens jautājums parādījās par augstu holesterīnu, ko mēs jau tā kā atbildējām, bet droši vien es varētu pielikt ar to lūdzu pakoriģē mani par šo te pašu uzturu. Jā, ko es sapratu, kad tad, kad ir paaugstināts holesterīns, būtu jāizvairās no tiem saldumiem, cik es sapratu. Jā. Un klāt pie tā mēs liekam šo te betulīnu kompleksu, kas jau tika pieminēts ik pa mēnesim. Un tad te parādījās jautājums vēl, kas palīdzētu sejas problēmām un komatiņš aknei. Vai mēs kaut ko varētu ieteikt cilvēkiem, kam ir sejas problēmas un akne? Jā, nu, holesterīns un akne laikam tur sakara īpaša nav. Nu, jā, tātad par holesterīnu mēs jau runājām. Tie ir saldumi, tās arī ir tie transtauki un iekaisums asinsvados. Jā. Un pretiekaisuma terapijai jābūt kārtīgai. Un tā arī, jo 70–80% holesterīna veidojas aknās. Ja? Un aknas vienkārši atbild uz izpildu pavēli, kas nāk no centrālās nervu sistēmas, no valdības. Ja? Ja iekaisums organismā, tad veidojas holesterīns. Iekaisums asinsvados, holesterīns būs. Jā. Nu, lūk, un iekaisumu veicina saldumi tādā ziņā, nepareizas eļļas, ja, transtauki, nu, protams, arī vīrusi un viss šis. Um, jā, uzlabojot aknu darbību, to, ko mēs tagad runājam ar betulīnu un ar normālu uzturu, tad mēs arī panākam zemāku holesterīnu. Bet akne ir liela problēma. Jo tur ir hormonālā sistēma vainīga galvenokārt.
ka cilvēkam veidojas kaut kā testosterons ne tā noārdās un veidojas epiandrostenolons vai kaut kas kādi derivāti. Un tie izraisa pastiprinātu tauku dziedzeru darbību, un tur tās pieaug baktērijas, tur savairojas, un tā tas viss notiek. Ja? Īstenībā ārējās ziedas nevisai labi palīdz, bet var mēģināt hormonālo sistēmu nedaudz nomierināt, nu, kas kavē, piemēram, testosterona tādu veidošanos, ne tikai testosteronu, bet tieši to vielu maiņu. Nu, es nezinu tieši, kā tas viss tur notiek, bet empiriski norāda, novērojumi liecina, ka dažreiz palīdz tauksaknes lietošana, dažreiz palīdz zirga skābenes saknes lietošana, novārījums. Un citreiz ir kaut kādi puslīdz labi panākumi ar strutenes nelielām devām pielietošanu. Citi liek mušmerītes sarkano slānīti virsū uz sejas. Nu tā, bet īpatnējākais ir tas, ka kā kuram. Citam tas palīdz, un citam atkal te ir jāmēģina. Visādi veidi jāmēģina. Nu, ko tad laikam mēs esam arī pāršāvuši mazliet pār laikam, tāpēc mēs tiksimies vēlreiz 19. janvāris, turpināsim tālāk un droši vien mēģināsim atbildēt uz nākošiem jautājumiem. Jā, Savukārt www.fitoterapija.lv var iepazīties ar Artūra izpētītajiem jā, dabas labumiem. Tur ir ļoti daudz zinātnisko publikāciju, arī grāmatas, tāpēc, ja kādam ir jautājumi, ko mēs nespējām atbildēt, noteikti var ieiet fitoterapija.lv. Es pats esmu ļoti daudz tur lasījis un ieguvis informāciju par šiem te augiem, gan arī par bērzatāsi, gan arī par gemoterapiju, un es novēlu, lai jums visiem ir priecīgas svētku gaidīšana, un tiekamies tad, kad svētki tiks nosvinēti. jā, labi, lai Liels visiem liels laba paldies! veselība. Tā. Tā. Paldies! Mhm. Mm. Yes, tā. Paldies! Gan jau to ierakstu arī ieliksim kaut kur. Jā, labi. Daudz informācijas vajadzēs kaut Jā, ko jā, un arī jau atzīmēt. daudz arī jautāja, vai būs ieraksts pieejams. Nu, gan jau, ka būs. Es Paldies! tikai, jā, paldies. Paldies! Jā, tā. Mm.